tik daudz, jo komanda Latvijas basketbola līgā ir tik daudz, ka šķiet, ka vajadzīgs dalības grupās, divīzijās vai kā citā. Treneri beidzot var arī savā starpā paskatīties, viens uz otru arī sasveicināties. Nu ko, starp citu, te varētu būt stipri interesants pasākums, jo Remarks tepat kaimiņš. Jā, šeit jūs redzat ar plakātiņu, rakstīts Cēsis, bet tur uz tā otra plakāta tur bija tā ļoti interesants uzraksts. Cilvēki bija atbraukuši atbalstīt Cēsu jauno zvaigzņu Rozīti šajā te danku konkursā, un tur bija rakstīts Rozīts, cilvēks, gaiss. Bija ļoti skaists, bija tiešām tāds mīļi, kad tiešām tepat nav tālu no tām Cēsīm, ka viņi atbrauc, ka viņi padomājuši. Diemžēl Rozīts finālā mums nav ticis, un līdz ar to šis plakātiņš, kā jau jūs redzējāt, ir saritināts, un vairāk tiek rādīts šis plakāts Cēsis. Ja būtu 13, tad vēl Jurijs Cēs labākais metējs. Jā, nu ko, Cēsinieki? Neko, malači, lūk. Ar visiem zīmējumiem. Tieši tā, ar valmieriešiem, kāpēc nav vismaz kāds plakātiņš. Ir Cēsinieki. Nu ko, basketbolisti ir tie spēcīgākie. Kā Cēsinieki bija rakstījuši metēji. Nu ko, fināls.